kad saka, ka aizsprostu noņemšana, vai vispār aizsprostu tā kopējā bēda, sākās no tā, kad ir 1, 2, 3 aizsprosti un vairāk. Šie te aizsprosti ir ar vislielāko vērtību. Ja viņus noņemtu, tad upe atdzīvotos neticami skaisti. Es atkal upju pirātos esmu iedziļinājušies. Šo 12 minūšu iemesls ir bez kaislībām parādīt, kādas izskatās upes. Un šeit tiek lielā jugla, kur veidojās satekot Mergupei un Sudei. Mēs Sudei tecējumā pasekosim, kāda viņa ir lejā, kāda viņa ir augstāk, kur viņa varētu būt. Un, ja runā par šo te skaisto ūdens teci, tad lielā jugla ir Ropaži, tagad Sidgunda, un pēc tam tad augšā jau kā Mergupa viņa teikt uz Zaubas virzienā. Bet tas stāsts ir par to, ka bioloģis novērtējot visus aizsprostu kaskādes, tieši uz šīs lielās juglas novērtēja to, ka ja noņemtu Ropažos aizsprostu, ja noņemtu šo aizsprostu un atgrieztu upi dabīgā tecējumā, tad šeit augšpus Sidgundas te būtu labākās laša un taimiņu nārstu vietas. Lasis nārstojot ir manīts lejpus Sidgundas un līdz Ropažiem. Tur ir kaut kāda vieta, kur ir bijuši lašu mazuļi arī dzen jau tāpat ar visiem šiem aizsprostiem. Tā kā potenciāli zivīm šī vieta patīk. Un mēs vienkārši bez emocijām paskatīsimies, kāds ir aizsprosts, kā aizsprosts maina upi. Vasarā to vislabāk var redzēt. Un kāda izskatās upe lejpusē, vai ir kaut kāds līmenis vārstības, kas čakarē to upi. Un pēc tam sudu paskatīsimies, kāda tā suda izskatās. Jo visiem liekas, ka suda ir šausmīgi lēna un mierīga upe. Un jāsāk ir, protams, atbalstot vietējos uzņēmējus. Māla kroks, es te sēžu un ēdu pāliju, ko uzaudzējuši brāļi apši Ropažos. Ļoti labi, vietējais produkts. Ar Mālpils zemenēm dekorā. Un vasarā, ja tu braucot kaut kur, ņem līdzi sviestmaizes, tad tas pēdējais mērķis, jo tu neatbalsti vietējos. Vajadzētu ašukiem būt, bet nevar just. Možbūt sasarīt, kāds pie grunts ir, bet interesanti varētu būt tos sapals padzīvot, kā mēs tur aiziesim ar krokšiem. Tur ir ļoti seklas, 30 centi. Viņš ir tuvāk zem mailes uzsut. Šobrīd mēs atrodamies nopludinātā upē. Ūdens ir padzidrs, ūdens ir vairāk nekā liekas. Viņš ir bišķi pakrities, var redzēt pēc pretējā krasta tās zonas, viņš kaut kādā 10 centimetri lejā, bet to var saprast. Augiem ir veģetācijas periods, visi sūc no upes. Uzpludinājumā tādā ziņā upē daudz vietas. Es domāju, ka šitais ir kārtīgs smuks ezeriņš, bet tas ūdens, tas viņa dzidrība un tas, ka arī tagad vēl nedaudz straumi ir, es redzu, ka lapas iet priekš. Liek domāt, ka viņam ir potenciāls, kur varbūt mēs redzēsim kaut kur augstāk. Tagad mēs meklējam zivi, ja nebūs, iesim tuvāk. Nikolais parādīs, man teica. Es uzvilku grimstošo mazo voblerīti. Vēl kāds uzskatīs, jo ir tā, ka... kur ir viens? Kurš teica, ka nevar izvilkt, Joheidi? Kas ar jums ir? Tas tur nav godīgi, kur ir? Op! Ašuks. Jā, redzi? Nu jau uz panas. Šitais ir, redz? Tu teici, ka nav smuks. Smuks asarītis, dusmīgs. Gribējis apēst otru asarīti. Kas tu neesi, ne? Strīpēnīt izvilcis. Smuks upē, viņš ir baigi stiprs. Pasties, kāds viņš skaists, viņš ir brūns. Nu, tas ūdens krāsā. Es ticu, ka tu lielāk noķer. Mēs tu tad noķersim lielāk. Tā godi jāatkāpjas. Šitāda haļava bieži negadās, kā saka latvieši. Es biju aizvakar makšķerēt uz ezeru, un šitās karstās dienas, un šobrīd ir jūlijas kaut kāds, nezinu, 22. vai 23. Ir tā, ka šitās karstās dienas viņu šauj ārā lēnām. Sāk iestāties tas, kas notiek pasaulē, kad viņš ir ēdis vispirms visādus knipājus, viņš ir pēc nārsta bijis, tagad viņš ir atēdies un viņš paliek lielīgs. Un viņš ļoti labi reaģē uz visādiem tādām raustīgām mailēm. Man viņš jau ķērās ezerā uz jau virsminiekiem. Tas nozīmē vienkārši, ka viņš paliek lecīgs. Es virsminieku negribu te. Te varētu būt kāda līdekļa, bet lai tur dzīvo. Man nav pavadiņas. Vēl vienreiz iemetīsim, iesim lejā. Līdz turienē viņi nāk? Līdz tiek, vai ne? Nu, jā. Līdz turienē tiek. Un augstāk iepūt lipā. Ejam? Ejam.
saimnieku, lai rāda, kur jāiet. Vai te viens lecīgais uzlec? Nu, teica, ka nebūs. Bāgais makšķernieks esmu, johaidī. Aiziem līdz aizsprostam. Šobrīd mēs atrodamies uz tā aizsprosta, uz kuru laikam 50 metrus tagad nedrīkst makšķerēt. Un te mēs stāvam tajā vietā, kas saucās Lielā Jugla. Kāda tā izskatījās. Te var redzēt, pa kādu līmeni ir uzstādināts augšā ūdens, kur augšā. Nu, tāds 2 metru dziļumiņš. Šī sanitārā caurtece, kuru parasti valsts vidas dienesta inspektori saka, nevar aprēķināt. Uz papīra rakstīts, cik tam būtu jātiek cauri, kā to praksē aprēķināt vienmēr ir bēda. Vienkārši gribu, lai jūs redzat. Šeit aizsprosta turētājiem par labu runā tas, ka tur no apakšas nāk ārā bišķīt ūdens. Tad domā arī par kaut ko par nogulšanu, caurlaišanu. Vispār šāds izskatās un upe izskatās nedaudz skumja, tāpēc, ka ļoti, ļoti maz ūdens cauri tek. Es nezinu, kādam jābūt tam caurplūdumam, tā nav mana arī vēlme jums tagad visu sastāstīt un izmērīt, kā viens redziet. Šitā izskatās Lielā Jugla vasarā, te, kur viņi sākās satikot Sudai un Mergupē. Mēs, protams, turpināsim pa Sudu, bet iepriekš iemetīsim arī, kā Hess izskatās. Tev pirmajam jāmet, tu esi mājas tās. Virs ūdens šitais sekūdiņš, šitais sekūdiņš. Kur viņiem? Malnēs, vasarā ir malnēs. Es arī redzu širādi. Man šitais nav virs ūdens, bet viņš ir tāds pussekūdiņš. Zāle virsū. Ja zāle virsū aizmirst, tu neķersies pie tā. Nekad. Es esmu vienreiz tikai noķēris visā savā dzīvē. Viena reize bija tā, kad es dabūju uz tādus, kur virsū zāle. Es pārējais aizmirst. Nu, pēc idejas, tā kā Nikolais stāv, kas ir normālais sirgundas stils, bet viņš sen jau redz, reku viņš tur nomet vilni. Lielais tev neparakstīs, es domāju. Nu, tupus uz šitā akmens vēl varētu kaut ko tur sabadīt. Jo es esmu redzējis, tā negrīd, kas stāv, nu viņi redz, šitī kā viņi redz. Un ja tu pietupsties, tu forelēs man ir tiešām bijis tā, ka es pieliecoties labāk dabūnu. Bet reku vēl sapot vienkārši, es uzmetu viņš tur augšpusē. Nē, tā nav. Nekas tur uz priekšu būs grūtāk. Jā, tu pamācies. Šeit visur var trenēties, jo viņa var arī, nu, protams, ne milzīga, tas nav uz lašiem. Tā no augšas vispār. Un te ir ātri, uzreiz jātais ciet lociņš un fiksi jātina. Tikai ešu tā un dukā iekšā. Tev ir, pasties, cik man ir šitās te auklas iekšā spolē, redzi? Un cik tev? Un šitais te, ka tev apakšā nav patīt kaut kādu veci nevajadzīgu auklu, iedod to, ka tev vienkārši nav iespējams viņu. Kas tavuprāt labāk pītā vai monofila aukla? Pa upei, tā kā tu šitais stāv, man liekas, pat varētu būt monofilā. Bet man ir pītā, vidēji rasna, un es ar viņu galā es uzlicis monofilā. Ja tu man prasa, tad šī ir upe, un es domāju, ka, protams, varbūt arī kaut kāds kartufs, bet man šķiet, ka tas varētu būt arī kaut kāds sapals. Un es to sapalu pamēģināšu arī mērķiecīgi pačakarēt. Un šitās vietas ir tas, cik tālu var atnākt Lass Taimiņš, ja viņš pēkšņi gadās Lielajā Juglā nāk, ja? Un Nēģis arī droši vien tad. Nē, Nēģim grūti robežos tikt pāri. Nu, par Nēģis nezinu, bet tajā vietā, kur tu asaru noķēri, tur zuši. Jā, es esmu noķēris tur zūti. Labi. Bet to nevar teikt raidījumā, tev visi gribēs. Tad tu esi kaut kad tagad noķēris? Nesen, jā. Vai Gensen, no kurienes viņš migrēja ārā šitā? Varbūt viņš tur ilgi jau dzīvo. Ja viņam bija tās nolaišanas zuši, uz šito laiku labāk līdni ārā. Šitā vietā nav nosaukuma. Šitā vienkārši parasts līkums. Bet te ir daudz sapals ir iespēja noķert. Sapaltē, ja? Jā. Tieši tajā līkumā. Kāps augšā vai metīs pāri? Ja mēs metam pāri, tad tu vienreiz velc iekšā un pēc tam tu saķeries kopkos, paņem vienkārši ārā. Met pāri, lēnītēm velc, nerauj ārā, lai viņš iet tajos kokos iekšā. Bet nevar arī tik dziļš, cik likās, ka būs. Redzi, šitajā viņi var dzīvot iekšā. Šitos posmus parasti skrietu pāri. Nu redzi, te nekas nav reāli. Tev šausmīgi sāks. Te kaut kas nāks tev garām, te ir zivs kaut kāds staigā. Varbūt tā līdekļa no tā Nemo bēg. Redzi, ka nāk vilnīši te kaut kad. Tu uzliki to pavisam seko un tāpat ieķēri zāli. Tur ir augstāk kāta gala, kad velc. Nu, sanāk, mēs bijām citā upē. Šobrīd mēs esam Lielās Juglas augštecē. Un
Nu, pilnīgi savādāka upe. Bet kopumā, kā redzi, šeit ir ļoti skaisti, jo lieli akmeņi kritums kā ir. Un tikai zivis dabūsim. Bija vēlreiz paga, bet maza laikam. Nevaru viņu dabūt galā. Nav vairs nekodīs. Tas čalis vēzi noķēra. Ļoti labi. Pēc idejas vēžiem te būtu jābūt vairāk nekā tur. Būtu forši pamakšķerējuši sapals. Man jau bija 2 copas uz mazās bumbulīši. Uznāca lietus. Ja vēl būtu lietussargs, vispār varētu dzīvot. Reku ir mana sapala bedre. Reku tur tie sapali kaut kur skraida. Bet es sēžu tādā mazliet jocīgā veidā. Zem koka. Es nezinu, kur palika pārējie. Es te skaidu un gribu nepalikt slapšs. Siltā vasaras dienā. Jocīgs cilvēks, ne? Nu, kaut nedaudz mēs esam apskatījušies upīti, kur saucās Suda. Ko par viņu var teikt? Tagad, kopš Mālpils piensaimnieks ir aizvēries ciet, ir palikusi skaista Mālpils ainava, kur ir veika parks, kur cilvēki makšķina. Un faktiski, ja mēs rēķinātu, ja mēs arī varētu padabūt ārā, ka tas hess palaiž vai cauri zīves, vai vienkārši novāstu aizsprost, tad Mālpilī būtu grūtāk dabūt, jo tur tiešām ir iedzīvojusies jau tā upes uzpludinājuma ideja. Un tur, laicim redzot, arī nebūtu kur citur, kur peldēties, ka tikai tajā skaistajā uzpludinājumā. Pēdējā iespēja noķert foreli. Vienu žuburīti pēc atskarba. Vienīgi. Es atstāju savas kasas mājās. Možu mašīnai uz jumta. Es vēl nezinu. Iznāca. Liela nebija, bet iznāca. Tas ir tāds Latvijas upju klasiskais pasākums. Kad mēs ārzemniekam sakam, ka šī upe ir Lašupe līdz 1. maijam vai 10. maijam, un pēc tam viņa paliek pa parastu upi, viņš nesaprot kā. Lašupe ir Lašupe. Un pārējā upe ir parastā upe. Nu, tā nav Lašupe nekad. Mums arī ar šo mīļo sūdiņu sanāk tā, ka no sākuma lejā viņi ir tā kā sapalu, asaru, rudušu līdakūdeņi. Tad viņi ir sapalūdeņi ar kādu foreles piešpici. Tad viņi pārvēršās Mālpilī par karpūdeņiem. Bet paša augstlice, kā jūs redzējāt, ir skaista, sprigana, ar foršu ūdeni, tātad ar labu lašveidīgo zivu potenciālu. 2 maziņi atrādījās, nepieķērās, bet galvenais jau, ka mēs zinām, ka viņas te dzīvo un ka viņas te varētu dzīvot. Cik tālu mēs savā attapībā ļausim uzkāpt lasim taimiņam, tas ir nākotnes jautājums, un te nav tuvākie 1 vai 2 gadi, tie ir tuvākie 10, 20, 30 gadi. Es lieku, ka mēs varētu saspringt un dabūt, ka tas taimiņš uznāk līdz Mālpilī. Un tad jau redzēs. Paldies, ka skatījāties, tie bija Upju pirāti. Tagad pārslēdzamies uz makšķerēšanu. Jūtos tā kā copas garšā. Tikai bez lāčiem. Ja te cilvēki saimnieko, var redzēt, reku pieteka, te patās pie Sitgundas. Tur ir karpudīķi, un tas, kas nāk iekšā no karpudīķiem, krāsa atšķirās no tā, ko mēs redzam, kas tek pa sūdu oriģināli. Karpas ir siventiņi, roka zemīti, un tāpēc pasties kāds ūdentiņš nāk iekšā no karpudīķiem. Pēc idejas sediments, cik daudz un cik būtisks, tas jau citiem jāspiež, ne man. Bet man jāparāda. Tā modernā tendence ir tāda, mēs tagad braucam, skatāmies, kā veidojās lielā jugla, satek Mēgupe, satek Suda. Un tā sajūta, ka tagad tas, ka Mālpilī ir tik skaisti iekopts tās vietas, te ir atpūta. Tu tici tam, ka kādreiz tev atkal tecēs upīti Suda, ja domā, ka šitais uzpludinājums ir tāds vairāk un mazāks palikšana? Jo... Es domāju, ka tas ir uz palikšanu. Diez vai te kādreiz es atceros maziņš biju, ka tad vēl raka visus šitos. Te bija pirms tam Dzirnavu dīķis, ja. Tas augšējais bija, bet tad, kad es biju maziņš, ja, tad bija tīri tikai upe. Viņa kā gāja tā līdz bukām. Vienīgais bukās bija tas ezers. Jā. Tagad bukās viņa vairs nav. Tur tā Sudas augšpuse ir, bet es to Sudas augšpusi nekad neesmu arī gājis. Tu atceries vēl tos laikus? Jā. Nu, te tās upi atceros, es vienmēr tos grunduļus ķēru, tādi trekni forši. Tagad vairs nav grunduļu, domā? Nē, te nav. Mergupē es esmu redzējis vēl. Tā, nu, staigājot, pastaigājot, esmu redzējis, bet šeit, grundulis mīl ļoti tīru ūdeni.
Tad, ja skatās lielo juglu un tos divus pirkstus, kas viņu veido, viena ir mergupe, otra ir suda, tad labākas iespējas mergupei, esot tā zinātnieki saka, tikt par caurceļotāju zivju upi. Ir tur hesi, ar tiem var runāt, izdosies, neizdosies nākotnē, to jau redzēsim, bet sudai atkal no otras puses, ja šeit mergupē būs zivs, tad arī sudā ieies. Un tā ir labā ziņa. Tagad varētu pamēģināt sudā kaut kur augšpusē. Un kādi tev rīki, kā tu parasti makšķerē? Es ar spinningu ļoti reti tāds svētdienas makšķernieks. Ko tu liec virsū, ka tu tā pludu tā kā sēdi un fīderīt? Jā, fīdera kāds nostrādā. Jā, Labs kāds viņš nostrādā, teiksim tā. Man tas distancē, fīdera distancē koncepts, viņš nostrādā. Un to auklu līdz ar to tāpat tā fīdera gumija kaut ko nedaudz nostrādā. Ja grib ar vinčošanu izvilkt, tad tu zivi pazaudē biežāk. Jā, tu pazaudē biežāk un tas arī laupa tev to prieku vilkt viņu ārā. Šupiņš, salādzēšnieks, jāpaprovē. Kādu sapalu vajadzētu noķert. Citādi iznāk tikai skatīties ģeogrāfiju un klausīties teikas. Ir. Liels. Baigi liels. Stūbā līdā. Man tak nav pavadiņas, johai tie dūvā muštu teizies ar visu ciesmu. Tā. Mēra līdaka krastā. Cīs un tik garš. Baigi daudz mums laika vajadzēja vai prāta. Tagad atdod vizulis uzsver. Tad viņš ir neko dziļumā. Kurš? Kurš? Tur būs ārā. Varēs skriet atpakaļ. Redzi, viņai ir kaut kas vēderā. Šodien bišķīt ir apbružāta, bet es domāju, ka būs dzīvotāji. Viņa ir tāda 49–52 centimetri mēra robeža. Es tā kā vairāk arī uz tiem fīderiem te patās pasēžu. Tās sacensības bieži arī tagad notiek un. Kas uz tiem fīderiem nāk ārā no šitām ūdenskrātuvēm? Plakanos plakaniem nav daudz. Plakaniem pārsvarā, ja es kaut kur gribu nopietnāk, tad es Daugavu aizlaižu, bet līņi te smuki ir, ja teiksim, kad bija tagad pirms Jāņiem, mēs te līņus diezgan smuki pavilkām. Kā līņas fīderi kustina? Interesanti. Bet līnim pārsvarā es tad atkal to fīderi nolieku malā, paņemu pludiņus. Jā. Bet jā, praktiski viss notiek. Bet Malpilī šitais jau vienbrīd bija baigais karpi poligons. Jā, tagad vēl karpisti brauc, te trenējās, jā, bet tai dienās, ka karpis te sabrauc, tad tur ar makšķiem nav ko darīt. Tāpēc, ka visi zīvi sēž tur? Jā. Līdaks reku strīpa palika. Rētas rotā vīrieši. Bet kas te ir daudz, ļoti daudz baltās zivis mazas, ļoti daudz. Es jau baidos, kad viņas pārņem visu te pārāk daudz. Un zandarti, jā, kaut kāda zandartas ielaida, bet izskatās, ka kaut kāda zandarti kaut kad ir iznārstojuši kaut kādā gadā. Tas ir labi? Bet ir, jā, ļoti labi. Lielākais zandarts, ko es esmu noķēris spinninga, tas man bija 2800, lielākus neesmu dabūjusi. Šāds upītais skaisti iet un uz lielām zivīm nav ko cerēt, bet uz visādiem piedzīvojumiem nelineāriem papilnam. Vienu jūs redzējāt. Ejam tālāk. Baigi jocīgi. Pirmais metiens kaut kādi ķikstieni, pēc tam mierā. Otrais neparakstās. Tas varēja būt asarīts, vai kāds redzēja beigās. Bet ņemot vērā to, ka te ir bijis Malpils piens, tur augšā ir milzīgie tie uzpludinājumi, upīte gan dzīva. Tā līdeka ir pilnīgi loģiski. Vai te ir vēl kaut kas, tas jautājums? Tāda izskatās suda starp Sītgundu un Malpili. Ejam tālāk. Bet tas nav jāsaka jums, tas tā būs skaidrs. Un tas Malpils, tas hess, tas divi hess, tātad viens tas runu hess. Jā, brūnu hess un otrs hess ir tepatās, kur šitai te galā. Tas ir uz sudas, bet ja runā par mergupi, tad nākošais ir tas, kur tās nometnes notiek. Tās nometnes arī brūnu hessā notiek. Tas ir tas brūnu jā. hess.
Tas jau ir Sitgundā, viņš jau skaitās uz Juglas. Jā. Divi hesi. Uz Juglas, jā. Divi hesi. Viņš jau tālāk arī, saku, netiek tās zivis. Loģiski to saprot. Jo nav to zivju ceļu, diemžēl nav, un arī šitiem hesiem nekas netiek klāt. Šitais ir tas, no kā es baidos, jo šitā ir upe, kurā vari ķert droši, un tas ir diezgan atbaidoši. Paskaties uz to akmeni, un tu sapratīsi, ka šobrīd ūdenim cenas nav, respektīvi elektrībai. Ir atstrādāts 5 vai kaut kāds biržas svārstība, un tagad uzkrāšanas režīmā upe ir par 25 centimetriem zemāk. Tas ir tas, kas vienkārši man visvairāk nepatīk, laikam, Latvijā kā valstī, ka mēs pieļaujam šitādu maucību pret upi. Redzīt? Akmens kāds. Šitie ir 25 ceņi. Makšķernieki 25 ceņi. Rekur. Tas, ka šitais ir bijis zem ūdens, te avotssūna aug. Tā neaug tur, kur ūdens nav bijis nekad virsū. Vairāk tagad visu uz Mergupi tendējās kā upi. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir nedaudz arī, cilvēki staigā kaut kādas takas attīra, kaut ko bišķiņ patīra. Šī upe mainās manā acu priekšā. Pirms kādiem gadiem 10 bija tāda lieta kā miljonus foreļu atgriešanās. Mēs laidām šeit strauta foreles. Augšāk pie Hesa ir bērnu nometnes, makšķernieku nometnes, kuras rīko skaisti Mālpils zivim biedrība sadarbojoties ar hesistiem. Bet tas, ko tā birža dara ar tām cenām, ko tie hesisti attiecīgi tad ar upi, ir nepiedodami, tāpēc, ka upē tiek raustīts līmenis, iziet no biržas cenām, un tu tur neko nevar izdarīt. Upi paliek nabagāka. Pasties, tāda skaista bedra, es neko nevaru noķert. Tas ir rādītājs. Mēs taču ar tiem nometnes bērniem nācām uz šejieni un krāvām šito te krāci, lai viņi ir skaistāka un ūdens viņā ilgāk aizturās. Tāds lūk paradoks. Tagad reku viņi ir tāda pati, kā mēs sakārtojām pirms gadiem, tikai bišķi pavasariem pašūrēta. Un, ka te nav neviena asarīša, tas ir pilnīgs joks. Tas pētījums, ko savulaik taisīja Biors, viņš uzrādīja, ka Lielajā Juglā starp Ropažiem un Sitgundu, tā rupi sakot, ir redzami gan taimiņu nārsta vietas, gan lašu nārsta vietas. Šitai laša ideja vēl te kaut kur ir gaisā kādam. Gribās Mergupē atgriezt taimiņu? Nebūtu slikti, bet es domāju, ka līdz ar to, ka mums tas brūnu hess ir, viņi tālāk arī vairs netiks. Jā, viņi netiek šobrīd. Viņi netiek. Nobeigumā mēs esam atbraukuši uz pašu Mergupas augšteci. Lai arī šeit upe ir taisna, tā kā meliorācijas grāvis, kā jūs redziet, tās traumas un astraumītes cikliski ar iegrimdētiem baļķiem ir sagādājuši Pasaules dabas fonda pūliņi. Mergupi augštecē cenšas atgriezt atkal atvarainas un skaistas upes ietvaros. Es bišķi paiešu, paskatīšos, bet man daudz labāk patīk šī brīvi skrienošā, bez plūdbaņām esošā upe, tāpēc, ka viņa ir brīva, skaista. Jā, protams, meliorēta, tur cirsmā var apskatīties, kādi senāk te ir bijuši meandri, bet tomēr viņa ir ar cerību, pateicoties Pasaules dabas fondam. Un tā es arī ceru, ja zivs pūst no galvas, tad varbūt upes labojās no augštecēm sākot. Jā, tas ir vasara. Es arī pat faktiski negribu neko aktīvāk dabūt. Viņš nokustās, viņš ielaid apakšā, tur redz cits zars nokustās nekā tas, pie kur tu ielaid. Un viņš tikai kaut ko uzkrāp pišķīt un viss. Ja tā ir forela, viņa te dzīvo, bet viņa ārā negribas. Un labi ir, ja tādā karstumā viņa dabūt ārā negribas. Tā. Vēl viena vieta, ja braucam tālāk. Nē, vēl viena vieta tas ir. Labi, es jau braucu.